Tieši te arī rekordi. Uzsitam plaukstu. Lai video... Es atsevišķi. Un tu uzsit. Un varbūt tas būs. Tā, un es uzlieku jautājumus, lai mums nav jāskatās video klipā. Ok. Es nezinu, vai es sēdēšu austiņās. Es kādu laiku pasēdēšu austiņās, jo man panika. Vai Jā, lai rakstās. kaut ko, lai viss notiek. Jā. Uh, Kāpēc tu tā esi satraucies par to, vai rakstās? Tāpēc, ka pēdējo reizi bija tāds privātais ieraksts, kur kaut kāds 3,5 stundas vienkārši pazuda. Tur vēlams uzbruka, tā kā tikai. Vai ne? Ko tu atguvi no tā visa? Jocīgā kārtā kaut kāds 15 minūtes. Neloģiski. Pilnīgi neloģiski. Kad ir kaut kāds fails, un viņam nav tā kā uztaisīts, ka viņš kaut ko glabā tā. Tas bija gļuks vienkārši. Jā. Izklausās pēc vēl vienas tikšanās. Būs vairāks, jā, bet... Ko? Ar lūkšanu? Ar lūkšanu. Jā. Kungs Jēzu Kristu, paldies Tev, Dievs, par šo dienu, kungs. Paldies Tev, Dievs, par Tavu labvēlību. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par Tavu klātbūtni. Paldies, Svētais Gars, ka mēs šovakar varam sapulcēties šeit, būt Dievs šajā brīnišķīgajā vietā, kungs, Tavā namā, Dievs. Baudīt, kungs, siltumu, baudīt, Dievs, viens otru sabiedrību, kungs, un kompāniju, Dievs, un arī noteikti baudīt no tā, Dievs, ko Tu esi sagatavojis, lai mēs pārspriestu, lai mēs paceltu gaismā, lai mēs izrunātu, kungs, lai tiešām vārds top miesa, lai tas vārds, kungs, izmaina klausītāju sirdis un domas, lai tas ir dziedinošs, kungs, lai tas ir iedrošinošs, lai tas ir inspirējošs, lai tas arī ir uz tāda prāta un izpratnes asuma veidojošs un stiprinošs, kungs. Paldies Tev, Dievs, par visu, un mēs arī tiešām lūdzam, lai labi skan, lai labi ierakstās, lai viss ir tur, kur tam ir jābūt, un lai mēs arī esam tādā vienā garā prātā, enerģijā, kungs, un domu gājienā, Dievs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Šis ir kaut kas jauns. Arī tāpēc, ka mēs šogad pirmo reizi ierakstām. Jā. Un diezgan labi ir tikai februāra pirmā, kas te ir 10. diena, ja, un jau ierakstam. Tas arī ir labi. Jā, tas ir labi, un mēs mēģinām kaut ko jaunu. Es nezinu, vai sanāks. Jā. Ja jūs šo klausāties vienkārši kā audio podkāsts, tad nav sanācis ieraksts, video ieraksts. Bet, ja jūs arī skatāties, tad čau jums. Šis ir podkāsts pa vienkāršo. Ar mācītāju. Un, ja jūs pirmo reizi klausāties vai skatāties, tad... Es esmu Gunta. Jā, viņi ir mācītāji, un es esmu pa vienkāršo Reinis. Jā. Un mēs runājam par dažādām kristīgām, baznīcas, bibliskām, vēl visādas interesantas vārdas, bet ja vienkārši, tad pa vienkāršo ar mācītāju. Tieši tik vienkārši tas arī ir, ka es uzdodu parasti dažādus plašākai sabiedrībai varbūt interesējošs jautājums. Es tā gribētu domāt, ka vēl kādam gribās zināt to. Un es uzdodu tādā manierē, ka tas ir pa vienkāršo mācītājiem, nevis kaut kur kādā baznīcas stūrī, kur ir grēksūdze, un tad tā nolienot malā, pajautājot kaut ko, vai baidoties no tā, kas tur augšā kancelē stāv un ir tik tuvu Dievam. Bet vienkārši pataisno, pa vienkāršo. Es arī tā kā cenšos un mācos pa vienkāršu atbildēt. Jā. Un tā kā sākam. Jā. Un tad pa vienkāršo šodien. Jā. Februārs ir mīlestības mēnesis. Tā runā. Un šis iespējams parādīsies jau... Ja jūs to skatāties 14. februārī, tad priecīgu Valentīnu dienu. Jā, priecīgu. Un, ja jau mīlestības mēnesis, tad par mīlestību. Jā, kaut kā tās sagāja. Jā, kas? Es tur skatos nevis kamerā, tāpēc, ka man tur rakstīts, ka jautājums, kurš es iesūtīju, un tai, kas ir mīlestība? Kas ir mīlestība? Kas ir mīlestība?
Vispār ir grūts jautājums. Tu ne? Jā, tā liekas, tik vienkārši 3 vārdi tikai tajā jautājumā. Bet mīlestība. Es varbūt sākšu ar to, kas nav mīlestība. Jo tas varbūt palīdzēs iezīmēt, kas ir. Mīlestība nav tikai sajūtas. Mhm. Un man liekas, ka to bieži vien mēs jaucam. Mhm. Un it īpaši, nu, tā kā es nejūtos, ka es viņu mīlu, vai es nejūtos, vai es negribu, un man tur ir kaut kādas antipātijas. Un es šobrīd arī nerunāju par tādu, nu, tā kā mīlestību tieši kā pretējā dzimuma mīlestību, romantisko mīlestību, bet vispārīgu mīlestību. Tas nav par sajūtām. Es gribētu nobliest tādu teikumu, ka mīlestība ir izvēle. Mhm. Un kādiem varbūt to dzirdot, uzreiz domās, kāda izvēle. Jā, es domāju, ka mīlestība ir izvēle. Tāpēc, kad ļoti bieži mums dzīvē arī ar tiem cilvēkiem, kur mēs pat varētu tā skaidri pateikt, es mīlu savu bērnu, vai es mīlu savu mammu, es mīlu savu draugu, būs situācijas, kurus tu pieredzēsi caur dažādām grūtībām, kādiem pārbaudījumiem, kādiem īstenībā beigās vilšanās, kur var notikt. Kur mēs pieredzam to, ka man tagad ir jāizvēlās mīlēt. Es nejūtu, ka es gribu mīlēt. Mhm. Es gribētu, tur varbūt pat vēl kaut ko piepušķot klāt un pateikt. Bet zinot to, ka Dievs ir mīlestība, es izvēlos šo cilvēku mīlēt. Nu tā, es nevaru to tik vienkārši tā atbildēt. Bet tas ir tas, kas nāk tā pirmais prātā. Kad mīlestības autors ir Dievs. Ok, šitie iepauzējam. Mums bija neliela pauzīte. Mēs esam atpakaļ. Jums tas bija vienkārši klikšķis. Gunta, tu teici, ka tā ir izvēle. Bet es esmu dzirdējis, ka tā ir darbība. Jā, es tev piekrītu. Nu, tad tā ir sajūta, vai Nē. tā ir darbība, Tā. vai tā ir vai izvēle. Vai. Kurš tad ir īstais? Tā ir arī sajūta. Es negribu arī nonicināt to, ka tā nav sajūta. Tā ir arī sajūta. Bet tā nav tikai sajūta. Ja? Un mīlestība. Es teicu, ka tā ir arī izvēle. Izvēlēties ir darbības vārds. Ja? Nu, jā. Tā, es izvēlos mīlēt. Bet vispārīgi mīlēt pats par sevi arī ir darbības vārds. Un tas prasa kaut kādu darbību, kaut kādu iesaistīšanos. Mīlestības izrādīšanu. Ja? Mēs nezinu, vai jūs esat dzirdējuši par 5 mīlestības valodām. Šī nav tā tēma. Jā, bet Jā. Piemēram, tas ir arī vērts, ko paskatīties. Tas palīdz gan attiecībās ar bērniem, patiesībā ļoti palīdz, gan attiecībās ar pretējo pusīti, savu vīru vai sievu. Un tas arī ļoti palīdz vispārīgi ģimenē. Kā tādā paplašinātā ģimenē vienam otru labāk saprast un necemmēties par kaut kādām lietām. Neturpinot šo, vienkārši nosaucam. Ko tu atceries? Darbi. Jā, mīlestības darbi. Tātad cilvēkam patīk, ka iznes gruškasti. Jā, visādi darbiņi. Piemēram. Jā, aiziet uz veikalu, jebkas. Vārdi. Tātad komplimenti. Jā, atzinība, komplimenti, kas viss tiek verbāli izteikts. Labs, protams. Darbi. Dāvanas. Tātad tur jau viss izpaskaidrots. Pieskārieni. Fiziskais tāds kontakts. Jā. Tā var būt, čubināšana, matu, ausu, rociņi. Rociņās sadavušies un tā tālāk. Un kopā pavadīts laiks. Labi pavadīts laiks. Jā. Nu, Tā kā izvēle, quality kvalitatīvs laiks angliski kopā. quality time, Jā. ne? Jā. Tieši Okay. tā. Tad es pareizi atcerējos. Nu, jā. Jā. Tos ir vērts. Vienkārši neesat domājuši, neesat dzirdējuši. Pagooglējiet, pameklējiet, var atrast online testus
gan priekš bērniem, gan priekš tīņiem, gan priekš sevis palīdz nu, tā kvalitatīvāki mīlēt vienam otru. Nu, un varbūt pat mēs kādreiz uztaisīsim podkāstu par to. Jā, vienā mierā. Varbūt. Varbūt, Tad redzēsim. varbūt nākamgad šajā Jā, laikā. es gribēju teikt februārī, lai nav pa daudz. Mm. Bet runājot vēl par dažādām mīlestībām, Mhm. un tā kā mazliet papētot šo, un īstenībā sagatavojoties dažādām lietām, kur bija jārunā par mīlestību, un dedzīgu mīlestību, un arī jauniešu nometni, kur būs par mīlestību. Mhm. Bībelē ir 4 mīlestības. Ja? Pagaidi, noformulēšu pareizāk. Grieķiski ir 4 vārdi priekš mīlestības. Jā. Latviski ir tikai viens. Mhm. Un Bībelē- Ebrejski arī ir tikai viens. Okay. Bet Bībelē ir visi šie 4 ierakstīti. Ne? Nav. Viens iztrūkst. Kurš? Vispār eros. Jaunajā derībā. Jā, Vecajā derībā viņš ir. bet tas nav grieķiski. Bet nav grieķis, bet teorētiski tur ir domāts par to, vismaz tik, cik es papētīju. Jā, bet tas nav grieķiski, jo vecā derība ir vai nu ebreju valodā, vai aramiešu valodā. Līdz ar to tos 4 grieķu valodas vārdus mēs nevaram ievilkt vecajā derībā. Bet teorētiski vecajā derībā, kur Ir tāda augstā dziesma, kur runa ir par šo erotisko mīlestību. Bet ne tikai. Patiesībā šis būtu, es tagad, tā kā tu man uz šo uzvedi, tad es tagad metīšu tādu āķi vēl tajā iekšā. Domājot par mīlestību un par Dievu, tāds nu, tā kā jautājums, vai tu kādreiz esi domājis par Dievu kā par tādu, to es domāšu, kā to noformulēt, traku mīlētāju. No angliski vienkārši tas skan labāk, tā kā crazy lover. Bet nu, ka viņš ir tāds, tā kā nevis bez prāta, tā nevar teikt, ja, bet kad viņš ir tik ļoti dedzīgs mīlestībā. Redz, tā tu pasaki, tad var būt. Jā. Bet crazy, es tieši tādiem vārdiem laikam nē. Es to domu saprotu, bet jo, un tad atkal vienkārši tā atsauc uz to, un mēs tam neiesim nekādā dziļumā, vienkārši iemetot tādu āķi, ja kādam varbūt rodas vēlme izzināt. Tad vecajā derībā šī augstā dziesma, viņu parasti skata 2 virzienos. Viens tas virziens, ka tiešām tā ir tāda romantisma, un ne tikai, ja tur tiešām tāda seksapīla pilna grāmata, ko var lasīt precēts pāris, un atrast tajā visdažādākos salīdzinājumus un dziļumus. Un tajā pašā laikā mums jāatcerās, ka viss, kas ir Bībelē rakstīts, ir arī par Dievu. Un viņš ir tā kā arī ar to domu, ka 1:1, ka Dievs ir tas trakais mīlnieks. Ka viņš ir tas, kurš tik nenormāli ir iemīlējies cilvēkā, ka viņš to cilvēku neuzlūko tikai tā vienkārši, bet viņš īstenībā kā līgavains līgavu uzlūko ar tādu dziļu, patiesu, trakot mīlestību ar komplimentiem un vispārējo. Un tas salīdzinājums citreiz ir tāds, tā kā, tīpaši es pieļauju vīriešiem, tāds liekas nērts, neloģisks, ja, tā, es Kristus līgavu, vienkārši esmu džeks, vienkārši kāda Kristus līgavu. Bet tie salīdzinājumi ir dažādi, ar dažādām dzimtēm mums Bībelē, un tas ir viens no veidiem. Latvijas tur ir tā mīlestība vai mīlu. Jā. Un tad vienkārši nāk tāds jaunieši tāds. Kas tu gejs esi, ka tu man saki, ka tu man mīli? Tāds, tur tas rodās. Tā, ka tāds, jā, es nevaru teikt. Jā, tas jā, uzreiz okay. izraisīs kaut kāds aizdomas, vai pārpratums. Bet tas smieklīgi, bet realitātē jau, ejam iekšā uzreiz tajos 4, kuras īstenībā ir 3, un tagad ir bijis čablums, ja? Kāpēc tu saki 4 visu laiku? Tāpēc, kad grieķu valodā ir 4, es tūlīt pateikšu. Pagaid, ejam, un tad es pateikšu. Pasaki, kāpēc 4? Jā. Tāpēc, ka tas vārds tieši eros kā tāds, viņš nav jaunajā derībā burtiski. Ja tu paskatīsies tos 2 pantus no korintiešiem un ebrejiem,
tu tur neielasīsi tieši to vārdu eros. Mhm. Bet tad, kad mēs lasām kontekstā šos abus pantus, tad mēs saprotam, ka tas ir domāts par šo fizisko, erotisko mīlestību. Bet vienkārši nav tieši lietots tas vārds. Mhm. Jo, lai gan tajā gadsimtā, tas sanāk 1. gadsimtā, grieķu valodā kā tādā, viņš jau sāka tā kā lai saka, būt. Mhm. Ja? Būt un izmantojams. Tad savukārt manuskriptos viņš jau neparādās. Viņš parādās tādā aprakstošā veidā. Tāpēc arī saka, ka ir tie 4 vienmēr. Un tad, protams, iet no tiem 3 uz to augstāko, ja, un tad runā par to un tos pārējos izmantot. Nu, to pēc tam. Jā, salīdzinājumam. Lecam iekšā tajās Lecam. tad 4. Jā. Es saliku tos jautājumus speciāli tādā secībā, jo tad, kad es sāku meklēt par viņiem un kaut ko paklausīties vai papētīt, es neteikšu, ka lasīt, jo es nelasīju par to, bet sorge, kā angliski, vai kā tas vispār Nē, būtu? pagā angliski es tev nevaru. Nē, angliski nē, būs bet- love, Nē, nu jā. love. Labi, kā viņi izrunā? Sorgē, bet vispārīgi, man liekas, ka tev ir te burts izlaidies. Nu jā, tāpēc, ka tur ir griķiski arī, man liekas. Jā, Tak kad ne- ir ne- jābūt nelas- storge. Storge. Storge, jā. Tas ir Varbūt. tas, kā es atceros. Es varētu nočakot. Professionality šis ir ļoti labi sagatavojušies. Jā, storge. Ok, Viss kārtībā jā. ar manu Nu, atmiņu. Tad, kāpēc tas ir pirmais? Nu, ko parasti sāk? Nu, labi, nu, es nezinu, Es- ne jau tā parasti, bet tā ir viss cilvēkiem saprotamākā. Jā, tā varētu teikt, tā ģimeniskā mīlestība. Tas tulkojums? Jā. Un būtībā arī tāda ģimeniskā mīlestība un nodošanās. Nu, kad es mīlu savu ģimeni, es nododos savai ģimenei. vai ne? Nu, Mhm. dažādos veidos, sākot ar to, ka mēs ejam uz darbu, gribam vai negribam, lai par savu ģimeni parūpētos. Beidzot ar to, ka mēs nezinu, klājam gultas, mazgājam savu vidi un vispārējo. Jo tas ir daļa no tā, kā es parādu to savu nodošanos savai ģimenei, lai manai ģimenei viss būtu kārtībā. Lai būtu veseli, lai būtu drošībā, apmīļoti, pāduši un tam līdzīgi. Bet tad, nu labi, šis ir tāds, nu, tā kā teorētiski, jo mums Latvijas būtu mīlēt vienalga, bet vai šādu lietotu arī pret kādu citu, kas nav ģimene? Vai Jā. tā kā ģimene? Jā, es domāju, ka noteikti to lietotu, jo vispārīgi, redz, tas nākamais vārds filios. Jā, nu, Tāpēc es viņus nevaru tā īsti atraut. Viņi ļoti tuvi viens otram. cik tu spēcīgi grieķu valoda? Ui, kādreiz bija daudz labāk. Cik tu dabūji grieķu valodā, tagad tu viņu liki? Man liekas, kā Nopuntoji. tā. Man liekas, jā, ebreju valoda man gāja grūtāk, lai gan tā valoda man mīļāk ir. Jo, piemēram, es varu vienu pāntu minēt, kur tas storge ir redzams. Tas būtu, man liekas, baigi labi. Romiešiem 12.10 ir rakstīts tā: brāļu savstarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi, izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Būtībā ar domu pārspēt cieņā. Un te jau arī ņemot to būtībā pantu tādā, tā kā neizraujot to vienu vārdu mīlestību tikai no konteksta. Bet tātad savstarpējā mīlestībā, tajā savstarpējā storgē, jeb turpat tas vārds, viņš ir saliktenis. Es papētīju, ka viņš pat ir tikai filiostorge. Ja? Tā, un tādas arī ir vairākas tās raksturvietas, kur viņi pat liekas, viņi tik tuvu viens otram, tie vārdi grieķu valodā, ja, ka viņus pat izmanto kā salikteņus. Un tas ir tas, ka tā gan ģimeniskā mīlestība, gan šī draudzīgā mīlestība. Jo filios ir draudzīgā mīlestība. Un mēs jau esam nākošie. Jā, man sanāk pieskaties, loģiski, jo es nevaru tā kā izraut. Latvijas ir vienkārši mīlestība. Mīlestība. Saliktenis mīlestība. Jā, Tā, ja mēs jā. loģiski ka neizraus, jo Jā, ja mums ir tikai viens vārds. Jā, tieši tā. Un tad arī tas, ka tajā savstarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi, tātad pamācība, kādiem mums būt, un izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Un kas ir cieņa? Ja? Mīlestība. Ka tu nevis tur
kaut kā tur tie ir tādi šaujamie gabali, tu man cieni vai necieni, ja, tur, nu, cienīt nozīmē mīlēt. Nu, jā. Mīlēt nozīmē cienīt. Tā. Nu jā, un tāpēc tuvu, bet tāda nodošanās. Jā, viņam arī tāds vēl viens Strongs ir tāds beigais bībeles pētnieks, bija. Viņš vispārīgi visus vārdus ir tā kā uztaisījis vārnīcas ar tulkojumiem. Un tad viņš arī, tā kā es skatījos, kā tad viņš saka, kas tad ir tas tuvākais būtībā nodošanās. Ģimeniskā mīlestība, bet tas nozīmē nodoties. Nu tā. Ok. Ja? Vai tev vēl ir kaut kas par Filios? Jā. Turpinot, jā? Jā, Tad, es domāju, ka mēs mierīgi varam. Ejam, es paskatīšos man tur vairākas raksturvietas redzēs, kas man uzšķirsies. Ja tas ir visvairāk, vai ne, nav visvairāk? Agapi ir visvairāk, jā? Agapi ir visvairāk. Laikam Agapi ir loģiski. visvairāk, jā. Filios arī ir īstenībā. Mikrofonā. Jā, īstenībā. Es vienkārši domāju, kurā brīdī. Labi, nē, to es bišķiņ pataupīšu. Bet tu man atgādini, jo ir viena superīga raksturvieta, kur miksējās gan Filios, gan Agape. Ja es prasu Jā. Pēterim, tā ir viena, kur es vienkārši sapratu, ka ir vairākas. Un tā kā latviski bībelē ir jocīgi izrakstīts. Jā, tu lasi latviešu valodā, un tev liekas, kas Jēzum vainas ir, ne? Jā, kurš Ko viņš 3 reizes piesienās, jautā jā. to pašu jautājumu. Vai kas Pēterim dzird ir? Nu jā, nu tā. Un tad, kad īstenībā Edgars pirmoreiz ielika īstos vārdus tur, grieķiskos vārdus, un tāds, wow, uzreiz tāds, bet tas būs turpinājumā. Tas būs turpinājumā. Nu, piemēram, reku arī tātad šī draudzīgā mīlestība. Stāsts ir par Jēzu, par Lācaru un par Martu un Mariju. Marta, Marija, Lācars, tātad 2 mēsas un brālis, ritīgi forša ģimene. Un Lācars vienā brīdī nomirst. Nu, viņš saslimst un viņš nomirst. Ko tu Forša ģimene, viņš vienā brīdī nomirst. Jā, bet tā gadās ar visiem. Bībeles stāstīņi ļoti saīsinātā veidā. Jā, ļoti saīsinātā. Pilno versiju lasiet Jāņa evaņģēlijā 11. nodaļu. Šis ir saīsinātais. Jā, okay. Un būtībā Jēzus ir kaut kādas dienas gājumā no tās vietas, kur Marta, Marija un Lācars dzīvo. Un Jēzum tiek nodot ziņa, kad, hei, steidzies šurp, Lācars ir slims. Bet Jēzus nesteidzās, viņam tur savu šteles jādara savu kalpošana, un tas, kas ir iesākts, ir jāpabeidz. Un tagad, kad viņš nāk, Jēzum tiek nodot ziņa 3. pantā, 11. nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Kungs redzi, tas, ko tu mīli, ir slims. Kungs redzi, tas, ko tu mīli, ir slims. Jā, tas, ko tu filos. Tas, ko tu filios. Jā, tas, ko tu filios, ir slims. Ja tas tavs draugs, kuru tu mīli, viņš ir slims. Ja? Un pēc tam viņš tur tālāk stāsta, tur jūs varat palasīt. Tur beigās viss beidzās labi, Jēzus atnāk un augšām ceļ Lācaru, un tur ir brīnums. Bet jā, tas, ko tu mīli, ja, tas tāda individuāla pieķeršanās, mīlestības izrādīšana. Un mēs arī latviski, ne? Es tev mīlu, mēs saviem draugiem sakam. Vismaz es saku. Man tieši arī viena draudzene vakar atrakstīja. Es tev ļoti mīlu. Tā, un tas ir pilnīgi tā, saprotams, loģiski. Nē, bet jā, okay. Un tas varētu būt atkal par meitenēm un par džekiem. Jā. Tad džeki vairāk teikt, es tev cienu. Vai jūs vispār neko nesakat? Tu man esi dārgs, mīļš. Es nezinu. Kā jūs latviešu valodā šo filijos mīlestību izrādat? Ar darbiem. Ar darbiem, jā? Okay. Es nezinu, jā. Es tā domāju. Labi ir. Man liekas, adekvāti atbildi. Man liekas, ir tas brīdis, un tad, kad ja tiešām ir kāds draugs, kur ir tas filos, tad ir noteikti bijis tāds sēdēšana kaut kad ritīgi vēlu, pēc iespējams kāds ballīts vai kā, un viņš tev stāsta, kā viņam kaut kas neiet. Man liekas, tas ir tas brīdis. Tas ir tas brīdis. Bet tur nav tā vārds, tur nav vārds mīlestība nevienā brīdī. Jā, bet tur ir tā īstenībā atvēršanās. jā? Tā atvēršanās, pieļauju, un tādā veidā tā nodošanās notiek. Protams, tas nevienmēr. Jā, mēs sievietes, mēs vairāk ar tiem vārdiem tur tā mētājamies. Nevis mētājamies, bet labā nozīmē. Tā kā, jā. Labā nozīmē mētājaties. Okay, lai tā būtu. Jā, labā nozīmē.
vēl bišķīt pagaidām, kur būs tā rakstiet, to pie agapes. Jā, Okay. mēs ar to tad varētu sākt pie agapes. Okay, bet līdz agapē vēl jātiek. Līdz agapē vēl jātiek. Un tad šis ir tas, ko jau mēs pieminējām, kas īstenībā nekur neparādās. Ja? Tieši burtiski vārds, nu tā kā burts burtā nē. Tas ir grieķu valodā. Jā, Latvijas grieķu valodā. tur taču nav. Latvijas tur ir mīlestība. Ja? Latvijas visur ir mīlestība. Tad tu meklē to rakstīt. Jā, es meklēju to rakstīt, bet tu vari pateikt, kas tas ir par vārdu. Tas vārds ir tas, ko mēs jau pieminējām, eros. Ja? Tas vienīgais, laikam, ko es... Nē, agapes eros rakstīju pareizi, bet jā. Tie ir bišķīt dzirdētāki, es gribētu teikt. No agapes nezinu. Man tagad varbūt esot kalpošanās un baznīcā varbūt bišķi biežāk. Es ceru, ka vēl kāds, kas varbūt vispār neiet, nav bijis baznīcā un tā ir kaut kur tāda. Varbūt kādā, nezinu, tiešām labdarības organizācijā tur parasti izmanto to nosaukumu agape vai kaut kas. Un eros jau, man liekas, tur tas ir tāds, kur nevar pārķert. Ja? Tas tāds, man liekas, ko visvairāk īstenībā vārds erotika. Tā viņš arī grieķu valodā ir atvasināts. Un tā īstenībā tas vārds no grieķu valodas arī nonācis latviešu valodā, latīņu valodā un īstenībā, man liekas, palielam ļoti daudzās valodās. Nu tā. Un tā ir tā fiziskā mīlestība, kas, protams, fiziskā romantiskā mīlestība laulības kontekstā, ja? Nu tā. Es zinu, ka pasaulē to skata visos iespējamos kontekstos, bet ja mēs bibliski skatāmies, tad tas ir laulības kontekstā. Šī mīlestība ir laulībā. Nevis ārpus tās. Ok, tad kā varētu? Nē. Tad tas vārds, ko pasaule saprot ar eros kaut kādā ziņā nav tas pats, kas Bībelē tas ir domāts? Jā. Bet kaut kādā ziņā arī ir, ja? Nu, kaut kādā ir, tāpēc, ka pasaulē ne visiem laulība ir svēta lieta. Vai vispār laulība ir nosacījums būšanai kopā, intimitātei un tā tālāk. Nu tā, tas ir varbūt kaut kāds 10. solis, kad varbūt, ja sajies. Nē, es domāju vairāk, vai Bībelē arī tas tā ir domāts, kaut kāds, laikam augstajā dziesmā jau tas ir kaut kādā ziņā tā domāts. Jā, tā tas ir domāts. Un tas arī, man liekas, tā svarīgi īstenībā, kad, ņemot vērā, kad mēs runājam par Bībeli, tā kā caur Bībeli, kad nenonicināt arī to seksualitāti, ko Dievs cilvēkā ir ielicis, jo to Dievs ir radījis mūsos. Nu tā, kad tas nerunāt par to kaut kā nonicinoši, kad tas ir, nezinu, nedod Dievs kaut kāds, vai tas tur ir grēks un tam līdzīgi. Nē, laulībā tas viss piederās, Dievs to ir devis, un tam tur ir vieta būt. Un man liekas, te stereotipiskais tāds hardcore Christian tēls ir bez eros, ja? Tā kā, kaut kādās filmās. Filmās noteikti. Seks ir tikai bērnu radīšanai. Jā, vai tikai bērnu radīšanai, vai vispār, es nezinu, tur pēc noteikti, noteikti. Jā, tur režisori ir izpaudušies. Vai pat, jā, vai, ja nē, tad tas ir, tam tur Krišnām, jā, vai ka viņš ir dzīvo atsevišķā istabā. Jā. Nē, Dievs ir mīlošs Dievs, Dievs ir radījis eros un vīrietim un sievietei, sievai un vīram. Jā. Tas viss piederās. Reku viens, piemērs, un tagad, kad es izlasīšu, tur nebūs tas vārds mīlestība, jā? Nebūs eros, jā. Jā. Grieģiski. Jā, un arī līdz ar to viņš latviski nebūs ne erotika, ne mīlestība. Okay. Jā? Vēstule ebrejiem, 13. nodaļa, 4. pants. Laulība, lai ir pie visiem godā, un laulības gūta, lai ir neaptraipīta. Netikos un laulības apgānītājs Dievs tiesās. Ja? Tā, tad tiešā tekstā nav tas vārds, bet mēs saprotam to kontekstu, kā tas ir domāts. Kad laulība ir brīnišķīga lieta, bet tā ir jātur godā, tā ir jāmīl, ja?
tam ir jābūt starp diviem šiem partneriem, starp vīru un sievu, un tur nav vieta nevienam citam. Tur nav trešam vieta, vienalga kādam citam. Ja? Nu tā. Jo, un tad ir īstenībā seko arī tas, kas notiek. Ka tam seko kaut kāds sots, nu, mūsu nepareizām izvēlēm, piemēram. Jā, bet augsto dziesmu taču vajag izlasīt. Tas citiem var pilnīgi jumtu noraut, jo es zinu, ka draudzē kaut kad es arī gadus atpakaļ izaicināju, un kādas no tādām draudzes kundzēm, nu, zinu, tādām, nu, kad bībeli tā, tur tāda, nu, tur tāda. Viņas man pēc, tu nost, es taču savu mūžu nezināju, ka kaut kas tāds. Es saku, bet kas te to ir radījis? Dievs to visu ir radījis. Jā. Tā, tikai cilvēks to bieži vien tādā izvērtībā ir pārvērts, un tāpēc tas ir, nu, tāds netīkams, mēs varētu teikt. Varbūt nekā pirmo bībeles grāmatu. Jā, Pirmkārt, tā ir vecā derība. Jā, tā ir vecā derība. Bet, jā, nu, galīgi, tad, lai iet pirmā, un pēc tam sāciet ar evaņģēliju, pieņemsim Mateju. Uzreiz. Tā, lai saklikšķi. Jā. Nē, ja tas uzrunāja uz pirmo reizi atvērt bībeli, lai notiek. Jā, lai notiek. Man liekas, kāpēc ne? Jā. Vai par šo vēl kaut kas? Ai, nē. Pietiek, jā. Jā, pietiek. Nu, tad mēs esam nonākuši pie pašas lielākās agape mīlestības. Un kāpēc pašas lielākās? Nu, kāpēc tāds hypiņš, ko tas nozīmē? Kāds ir tas tulkojums? Nu, tulkojums ir mīlestība. Jā, nu latviešu valodā mīlestība, bet latviešu valodā nu jau mēs varam tā kā likt klāt apzīmējumu vārdus. Nu jā, lai saprastu kaut ko no šīs bez podcasts. nosacījuma mīlestība. Un, kad es pasaku to vārdu bez nosacījuma mīlestība, nu, lai cik es gribētu sev uzsist pa pleciem un pieņemsim teikt, kad es mīlu savu vīru ar beznosacījumu mīlestību. Nu, diemžēl, kaut kādas līnijas pārkāpjot, tā mīlestība pazust noteikti ļoti ātri. Un nākt klajā kaut kādas citas manas rakstura īpašības. Nu, kad mēs dzirdam šo vārdu agape, mums jāsaprot, ka viņa ir tāda upurējoša, uzupurējoša, beznosacījuma mīlestība, kas nav vispārīgi cilvēkam dabā. Ja mēs runājam par savu dabu, ja, mums nav viņa dabā. Kad tur ir gan tā nodošanās, gan arī, ka tu mīli bez nosacījuma. Un kad es tā vienkārši domāju par to, es domāju, mīlēt bez nosacījuma. Tad vienkārši tu ņem nost visus standarts, visus kastītes. Bez nosacījuma. Bet nav. Nu kā nav? Nu ir. Dievs mīl bez nosacījuma. Dievs, jā. Jā, un viņš, cilvēks. Jā, cilvēks ir cilvēks. Mums uz to ir jātiecās. Bet vai līdz galam, tā kā varbūt visu dzīvi ir agape, ar to domu, bet īstenībā beigās nav. Jo ir kaut kāds nosacījums iekrīt. Nu, mēs iekrītam visu laiku kaut kādos nosacījumus. Jā, es vienkārši domāju, vai cilvēks ir spējīgi. Mēs esam aicināti uz to, tas ir fakts. Mēs esam aicināti uz to, 100%. Un laikam te vēl es likšu tādu kombo klāt, kad es Gunta pati no sevis, tā kā vienītī, es nevaru agape tevi. Vienkārši nereāli. Nu jā, jo tā ir tā kombinācija. Jā, bet tad, ja es tā kā, to daru kopā ar Dievu svēto garu, lūkojos uz Jēzus piemēru, ja, tur vienkārši kaut vai tādas kritiskos kaut kādas scenārijas padomāju, kam Jēzus ir gājis cauri, tad tas uzreiz tev tā kā pazemina, tev ego, tavs kastītes bišķiņi pastumjās nost, un tu saproti, ok, Jēzu, kopā. Es izvēlos, un šīs ir tās reizes, kad es bieži vien saku, es reāli negribu mīlēt, jo man ir škrobe. Un man liekas, ka tas ir rīkojies nepareizi, un ka viņam vispārīgi vajadzētu sadot riktīgi. Bet tās ir tās reizes, kad es tā apstājos, es ieelpoju, es veltu kādu sekundu lūkšanai, un tur es sevi pušoju, un es saku, es izvēlos mīlēt. Un nevis tāpēc, ka es gribu, reāli negribu. Nu jā, bet es sekoju tam piemēram, ko Dievs vienkārši ir uzstādījis. Jo tas, man liekas, tas lielais, tā kā bilde ir tāda, ka, ja mēs padomājam, kādi cilvēki mēs esam, un ne tikai, šajā telpā, tavās mājās,
No, tavā tie, kur ģimenē. tev patīk. Ja? Visi. Nu, jā. Kādi ir šajā pasaulē cilvēki? Nu, tā, ka Sākot ar tiem, kurus pārved nesen uz Liepājas jauno cietumu, ja? un beidzot ar tiem, kas vispār nav pieķerti. nu, jā, vai, nu, Ja? Nu, mēs tur varam visu kaut ko salikt. Un tad saprast, un tad, kad vispār aptver to, ka Dievs mīl. Nu, Nu jā, tā. zin kā man, viegli saprast, visus tos, kas uz baznīcu nāk. Jā, Dievs nu mīl. tos vēl Tos, kaut kas kā mani var draugi, piezīmēt. tie tos mīl. Jā. Man Tie, kas baigi ģimene. foršie ir, tos Mhm. mīl, jā, visus bērniņus Dievs mīl. Mhm. Un tad tu sāc tā kā pušot tālāk, Mhm. tos, kas nepasmaidīja Mhm. autobusā, un tos, kas, Tos, kas uzrēja. jā, tos, kas nolamāja, Mhm. tos, kas šauj nevainīgs cilvēks Ukrainā, Mhm. tos, kas viņas komandē tur un sūta pat viņu. Mhm. Un tad ir tā ritīgi stulbi. Mhm. Jo tad es saprotu, ka es nevaru tā pilnīgi visus mīlēt. Jā. Bet Dievs mīl. Bet Dievs mīl. Un paldies Dievam, ka viņš mīl. Jo, jā. Es laikam domāju, ja Dievs nebūtu agape, mīlestības tā kā autors un pats nemīlētu mūs ar šo agape mīlestību, tad laikam būtu baigi bēdīgi. Ja? Jo tad jau šķirošana notiktu uzreiz. Ja? Nu tā. Bet šis tā kā īstenībā mūs virza. Es gribētu teikt, arī savā veidā izaicina. Man tas vārds izaicina ļoti mīļš. Protams, izaicina noiet to vēl vienu kilometru vai to vēl vienu metru. Ja? Kad tādā dievišķā paļāvībā, un te neiet runa par to, kas ko ir pelnījis. Jā, jo agape nav pelnīta. Neviena mīlestība nav pelnīta, bet Bet agape Filos vispārīgi. ir tā draudzīgā, kur tev gribās, jo viņš ir tavs draugs, Jā. un tāpēc viņš to ir nopelnījis. Jā. Un storgē atkal ir tā, ka mēs tajā ģimenē esam. Ģimene Mēs neizvēlēs, esam, jā, tu nu tad labi. neizvēlies. Jā. Nu jā, bet bet jautājums vai off topic bišķīt, bet tīri tā teorētiski. Bērnams. Mhm. Vecāki nav satikti nekad. Ir viens, vai viņš var mīlēt kādu storgi, vai tas uzreiz būs Filos. Stulbs salīdzinājums vienkārši tīri tādā teorētiski hipotēze, vai viņš mīl storgi, vai viņš uzreiz mīlētu Filos kādu. Es domāju, ka viņš mīlētu storgē. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņa izpratne par ģimeni būs tas bērnams. Viņa ģimene būs bērnams. Tie tuvākie vienalga Jā. būs tie. Jā. Un tas nav pat. Jā. Un tāpēc viņi ir tik saistīti. Jā. Jā, Jā. ok. Mhm. Bet, labi, tur mēs to atšķirību ir grūti atrast. Var saprast, bet Var saprast, bet viņa ļoti tuva. Jā, Tā viens otram. un Eros mēs sapratām. Mhm. No agapi laikam tādu, ko ir itī grūti saprast pat kristiešiem, man liekas, un it īpaši, jo viņi tā kā ir aicināti, jo Jēzus tajā pantā, ka viņš saka, mīlēt citu, kā tev pašu, vai mīlēt kaimiņu, tas kurā evaņģēlijā, bet tur ir agape, vai ne? Agape. Un tad ir... Un mīlestība. Es jūs pazīšu pēc mīlestības savā starpā. Jā, un pēc pants. agape. Pēc agape mīlestības jūsu starpā. Un tad Un padomā, vai es to atradīšu, ja es savu jautā? Un kad es nākšu, vai es to atradīšu Jā. jūsu vidū? Un, tā kā... Un, tā kā katrs tiks tiesāts tik daudz, cik viņš zina, vai ne? Un tā tad kristiešiem īstenībā ir grūtāk nekā tādam, kas Jēzus nepazīst un uzzina pēdējās 5 minūtēs pie krusta blakām. Jā. Jā. Stulbi. Jā un nē. Nē, baigā atbildība, ne? Atbildība ir. Tam es pilnīgi piekrītu. Vai tas ir stulbi? Nē. Nē, labi. Bet es saprotu, ko tu saki ar to. Jā, bet tā ka... Atbildība ir. Jā. Un jo mēs dziļāk ejam, jo mēs vairāk tiek atklāts, jo vairāk mums atprasīs. Tā tas ir. Tā tas ir. Lielākā vagā. Un lielākā vagā, jā. Jo, piemēram, šis zelta pants, ko ļoti bieži citē daudzos kādos slavēšanas vakaros vai arī pat Ziemassvētkos, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis. Ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Un tur arī ir tas Jāņa 3.16. Jāņa 3.16, tieši tā.
Un tur arī ir šis vārds agape, ja? Kad, jo tik ļoti Dievs agape tevi. Ja? Mm. Un tas ir, kad patiesībā nu, tā kā satver to tādu Dieva mīlestību, tas ir baigais notikums katra cilvēka dzīvē. Nu, kad tu tā līdz kaulam, viens ir tas, ka Dievs man aicina mīlēt citu ar agape mīlestību. Tas ir, teikšu tā, tas ir numur 2. Nu, tas ir nākošais Tas ir līmenis, nākamais solis. jo tu Ja tas nevari. pirmais ir, ka tu pats satver līdz kaulam, ka Dievs tev tik ļoti mīl, bez nosacījuma. Da vienalga, ko tu esi izdarījis, da vienalga, kādas mēslas tu esi savārījis, da vienalga, ko tu esi šodien izdarījis, nu, kad bez nosacījuma, un tas ir tas, kas, nu, tā, kad es nezinu, kā citiem ar to, nu, izpratni, bet manā galvā tas citreiz ir tā, ka es to esmu satvērus un es dzīvoju tajā, bet kad es atkal tā sāku domāt, liekas, ej tu nost. Jā, jo man liekas, pirmkārt, ja tu to neesi satvēris, tad tu nemaz nevari izpildīt to, ko pēc tam Jēzus jautā. Bet, tā, kad paturpinot uz šo, man liekas, tik bieži, tā kā Dievs ir mīlestība Amen. Ir. un agape mīlestība. Mhm. Un vēlna, tā kā viens no lielākajiem, ja ne galvenais uzdevums ir, manuprāt, tā es tas salicis tā pa plauktiņiem, ka tā kā apšaubīt to domu, ka viņš var mīlēt arī visas tās visas sliktās lietas, visas par to, kāpēc Jēzus tika piesists krustā. Tā, ka tāpēc viņš tika piesists krustā, ka viņš tik ļoti mīl, bet vēlns bakst uz to, ka tev jau nevar mīlēt. Jā, Tā, un tas ir 100%. tas galvenais uzdevums, 100%. kā izšaubīt un melot, jo mel tēvs un tāds, Jā. bet Jā. jā, un man tā patīk, ka tie kristieši vai tie mācītāji vai tie, jebkas, kas dalās ar kaut kādu vārdu, un kad Dievs tik ļoti tevi mīl, tāds, tā kā atgādina, un tāds nevis, tu zini, vispār jau, tur tā, un tāds kāds sakars, kā tu vari būt sludinātājs, ja tu nesaki, ka Dievs tevi mīl katru reizi, ka tu, vai tu zini, cik ļoti Dievs tevi mīl, un tad ir liecība, vai, tā, ka, un man liekas, tas ir mūsu uzdevums, katru vienu, kas varbūt ir bišķīt kaut kur kādā kalpošanā, un citam tas ir daudz lielāks uzdevums, citam mazāks. Bet, tev kā draudzes ganām, man liekas, tas ir tāds rītīga atbildība, ka visi tie, kas ir tas ganāmais pulciņš, lai viņi tiešām zina to, un tad jau pēc tam jūt caur to, bet pirmām kārtām atgādināt to galveno. Un vispārīgi vēlns ir nenormāli viltīgs. Es arī domāju, visos gadsimtos cauri, bet arī šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, skatoties uz tīņiem jauniešiem, cik daudz no viņiem īstenībā jūtas vientuļi un izolēti un tā kā nemīlami, nevēlami ne īstajā laikā, ne īstajā vietā. Un tas ir vienkārši tāda smaga artilērija, kas šai paudzei, man liekas, vēl spēcīgāk tiek šauta. Dēļ tā, ka ir tik ļoti daudz arī viss kaut kas ar gadgetiem saistīts. Kad es esmu priecīga, kad es uzaugu laikā, kad mums tur kaut kāds gadgets bija, tā kā koku klucis Konstantīns, ja? Un mēs īstenībā, jaunieši savā starpā viens otru iedrošinājām un pavadījām laiku kopā. Un īstenībā tā arī audzējām to mīlestības muskuli un to atziņu. Kad, bet neskatoties, ka mēs tur pagājušā sestdienā visi salaidām grīstē, šodien Dievs man mīl tik un tā. Un viņš man, ja es to atzīstu, nožēloju, tad viņš vispār piedod bez vārdu runas. Un tas ir, jo tas ir tā pretējā puse iedod tādu bezcerību, vienkārši briesmīgu bezcerību. Un tāpēc liekas, ka tas ir tik svarīgi īstenībā tēma, ka mēs runājam par šo agapē mīlestību, kad nav nekas, ko tu esi darījis vai vari izdarīt, ka tas mainītu Dieva domas par to, ka Dievs mīl cilvēku. Jā. Tā kā nav. Nav, vienkārši nav. Tu nespēji tik ļoti nolažot. Nav. Vienkārši nav. Jā, ņemot tā tīri, piemēram, šis varbūt ir tāds baigais strečs, un kāds man varbūt nepiekritīs, bet es domāju, ka Dievs mīlēja arī Hitleru. 100%. Tā, un 100%. vai viņš nonāca, vai viņš tā kā pat ir, vai viņš ir nožēlojis grēkus un būs debesu valstībā? Es domāju, ka nē. Es nezinu.
Es Bet, neesmu mēs to es nebiju nevaram. klāt, ka Jā, viņš mīra. jā, bet, Mm. bet tas nemaina to, ka Dievs viņu mīlēja. Tā. Un tas tāds, varbūt, viegli pateikt tā, bet, tā, ka, ja tu tā sāc likt kopā, tas tāds ekstrēms gadījums, to var, tā pateikt skaļi, lai izklausās ritīgi ekstrēmi un baigais virsraksts, piemēram, bet tu sāc domāt, ka tas, kas tev, nezinu, toreiz uzsita pa pakaus, aizspēr somu vai, tā, ka to arī Dievs mīl. Vai tas, kas tev darbā, pieņemsim, padeni palika, jā, kaut kādā lietā? Tev Es tā ir? domāju, nē, man nav gadījies, bet es pieļauju, ka ir tāda, ka vienkārši kaut kāds kolēģis kretinē ārā, ja, kad kaut kāds pareizais mūžīgi kaut ko tur pateikt, kaut ko tur nostučot, arī viņu. Ja tu neesi skolā, piemēram, un neesi jaunietis vai skolnieks. Tas ir, un tas ritīgi, tu teici to vārdu strečo, vai ne, kad, jā, mēs mācāmies, tā kā, ka tā agape mīlestība ir tāda tā kā gumija, ka mēs visu laiku pavelkam, ka viņa nevar būt, viņa nav vienā tā kā līmenī visu laiku. Mēs mācāmies, ka Dievs mūs skolo arī tajā ikdienā, kad, es redzu, ka ar šito tu tiec galā, ejam nākamo milimetru. Es sapratu, kā tu to domā. Pastiepsim bišķiņ tālāk to tavu agape mīlestību, ka tu izvēlies mīlēt. Un tāpēc man pašai, es atkal teikšu par to izvēli, man tā ir vieglāk, kad es saku, es izvēlos mīlēt. Jo tad es arī skaļi to dzirdu, es skaļi to pasaku, un man tā kā nostrādā tas vienkāršāk. Jo es nejūtos aizvien. Ja, tas tāds varbūt ikdienā palīdzošs instruments. Mazā pauzīte beidzās. Es ceru, ka tu čīkstoņu tam galdam nevar dzirdēt. Ausīs es nedzirdu. Tad labi. Bet tagad to pantu un pēc tam vēl par to, ko Jēzus mums aicina. Okay. Tātad pants ir tāds, jeb rakstvieta. Izlasi no sākuma latviski? Jā, es izlasīšu no latviski, un tad tu izlasīsi latviski, pieliekot vārdus? Labi. Okay. Tad Jāņa evaņģēlijas 21. nodaļa no 15. līdz 19. Vai jūs saprotat, kāpēc mēs te diskutējam vispārīgi? Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manus jērus. Jēzus Pēterim jautāja vēl otrreiz: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Trešo reizi Jēzus tam jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēters noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja: Vai tu mani mīli? Viņam sacīja: Kungs, tu zini visu, un tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja: Gani manas avis. Un tur tālāk mēs varam nelasīt. Un tad, kā tad tur ir tas, ja mēs ieliekam tos vārdus, kas ir grieķiski, oriģināli, un tur ir divi vārdi, ir agape un filo. No vārda filios, bet attiecīgā personā locās vārdiem. Tātad viņi pabrokasto, Jēzus Sīmanim Pēterim jautā: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu agape mani vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi filo. Viņš tam sacīja: Gani manus jērus. Jēzus tam jautāja vēl otrreiz: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani agape? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi filo. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Trešo reizi Jēzus tam jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani filējsi? Pēters noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja: Vai tu mani filējsi? Viņam sacīja: Kungs, tu zini visu. Tu zini, ka es tevi filo. Jēzus tam sacīja: Gani manas avis. Ko tu sadzirdēji savādāk? Nē.
Nu, tā doma, vismaz tas, kā es to saprotu, ir vienkārši tas, ka nu, tā lielā doma, ko vajadzētu, manuprāt, kā es to saprotu, Sabīnē, klusiņā. Tā lielā doma. Kā es saprotu, um, ir tas, ka Dievs mūs visus, Dievs mūs mīl, agape. Mhm. Viņš jautā, viņš grib, lai mēs viņu arī agape. Mhm. Bet mums nav tā kā comprehend, kā to latviski. Nu, tā kā mēs nevaram aptvert to. Mhm. Viņš grib, viņš vienalga turpina mūsu agape, bet mēs nespējam to vienkārši kārpīt. Ja? Nu jā, Tāda, tā kā aizķert, saprast. Vispār, nu, tā kā, jā, aptvert aptver. laikam būtu tāds Mhm. visloģiskākais. Un, Mhm. nu, jā, ka mēs nespējam aptvert, un mēs pat nespējam pateikt agape. Nu, tā Mhm. kā Pēters, viņš uzreiz vienkārši, saka pilnīgi citu vārdu. Jā. Un tāds, nu, jā, ka es varbūt ritīgi domāju, ka es visus te agape, Mhm. visus tā dievišķi mīlu, bet tas ir man liekas, tikai galvā. Nu, tā Mhm. realitāte jau es tikai labākajā gadījumā filos. Nu, tā. Mhm. Un tas pats, man liekas, nu, tā. Un tāpēc dēļ šīs raksturības, man liekas, ka mēs nespējam fully agape jebko. Mhm. Jo mēs maksimāli varam to filos izstiept, cik tālu var. Un Dievs mūs aicina, un caur tiem darbiem kaut kādos brīžos tas varbūt ir jau viņa agape caur mums, Noteikti. bet mēs paši laikam ne. Nu, vienītī, Nu, tāpēc es arī teicu, vienītī vispārīgi tas ir nereāli. jā, un tāpēc man vienkārši liekas, Mm. ja Pēters nevarēja, tad kur tad mēs vēl nu, tā? Jā, bet, ja es jau viņam nejautāju par citiem, viņš jautāja par sevi, ja? Vai tu mani agape? Nu, jā, Vai ne? Tā. Un viņš viņam saka, nu jā, tu esi mans draugs, es tevi mīlu, ja es tev esmu gatavs nodoties. Nē, mm, nē, nu tā, vai tu man agapē, ja? Bez nosacījumiem. Jo, ja mēs tā padomājam, bišķiņ par Pēteru, Pēterim jau arī, viņa raksturiņš un viņa vēlmes, un ko viņš gribēja, lai Jēzus panāk, tur bija kaut kādi nosacījumi, bišķiņ. jā. Tā, un tad vēl tur skroba, vai ne, kad Jēzus tur tagad nebūs jaunais ķēniņš un valdnieks un tam līdzīgi. Bet man laikam arī šajā notikumā tik ļoti uzrunā Jēzus sirds, jo viņš no tā agape, no tās augstākās mīlestības, viņš pakāpja pretī tam cilvēkam, Mm. un viņš jautā, vai tu mani filēs? Tas ir pats Jā, pilsēta. atkal vienkārši Jā, jā, tas personu vārdam lūdzinājums. pieliekot. Jā, tas pats filijos. Mhm. Un viņš tā kā, jā, ka viņš redz, ka tā sirds nav gatava, un viņš tā kā netiesā, jā, vai viņš tur nebar, vai nu tad neko, jā. Ok, bet vai tu man šādi mīli? Un viņš viņam atbild, jā, tu zini, Mhm. kungs, jā. Tu zini, ka tā, jā. Un tas ir tas īstenībā unikālais tajā dievišķā mīlestībā, kad viņi ir tik bez nosacījuma, Mhm. kad viņš arī mums panāk pretī tik, cik vajag, lai mēs varētu atkal noiet vēl 1 metru tālāk. Nu, jā. Jā. Nu, jā. Mm. Nu, jo tāpēc, ka plus vēl tas, ka vienkārši, man liekas, saliekas kopā arī tas, ka es tev nekad nenodošu. Jā. Nē, tu man nodos. Tas Jā. tā pašā virzienā, ka es domāju, ka es pa savu draugu kritīšu un tā, bet nevis bez nosacījuma. Mm. Bija nosacījums, Bija. viss. Tur bija uz strīpas Mm. dzīve un viss. Es viņu Dzīvība un nāve, un es nepazīstu. viņu nepazīstu. Jā. Tik vienkārši. Tas, kas 3 gadus bija staigājis kopā, jēs, tā. Mm. Kur tu mēs vēl? Mm. Tā. Mm. Mm. Tā. Bet es Jā, domāju, bet tas neatceļ to standartu, uz ko Dievs mūs aicina. jā. Un tas ir arī svarīgi. Un es domāju, ka tas ir sasniedzams. Mm. Ka tas ir un tas ir tas, ko viņš grib. Un vienkārši arī kaut vai tas jau ir tas, kur nāk svētais gars. Bet, protams, Un tur, kur pieslēdzas svētais gars, tā jau vairs nav tikai tauta mīlestība. jo no sevis mēs arī nevaram izspiest. Ja? Tā. Bet tur, kur nāk svētais gars palīgā, tāpēc viņš arī palīgs ir. Ja svētam garam viens no vārdiem ir palīgs, viņš nāk palīgā, un tad kopā jau ir daudz reālāk un izdarāmāks. Un, jā,
mīlēt ar šo agape mīlestību. Tā ir tāda brīvība patiesībā. Ienāk liela brīvība. Ikreiz tajās izvēlēs mīlēt, ienāk liela brīvība, jo tu arī saproti, ka tu pats to nevari. Un ienāk brīvība un tāda pateicība, ka, hei, jā, kad paldies Tev, Dievs. Jā, bet tur jāpieliek pūles. Jā. Man patīk domāt par agape mīlestību. Šo es jau teicu tad nometnē, bet tev nevajag patikt. Nu, patikt un mīlēt ir divas dažādas lietas, un nav tā, ka tur iet secīgi mīli. Patīk un tad mīl. Un man liekas, tā agape mīlestība ir tā, kur tev īstenībā lielākoties nepatiks, bet tu esi aicināts mīlēt. Un tad tas ir tā izvēle, ka tu mīli. Jā. Un ko tas nozīmē? Nu, tad jau tas to arī nozīmē, ka tu bišķīt pret spalvu, savu spalvu glaudis. Nē, tu ļoti pret savu, jā, jo kas tad agape mīlestība ir? Viņi ir pacietīgi, jā? Viņi ir labvēlīgi. Viņi nav greizsirdīgi, ja? Viņi tur nelielās, viņi nav uzpūtīgi, viņi nav nepiedienīgi, viņi nemeklē savu labumu, ko mēs visu laiku darām. Ja? Redz, bet tad, beidzot, es domāju, vienkārši tik skaisti un vispār mīlestība un viss baigi labi ir, un tūlīt podkāsts jau cauri, bet nav kaut kāds tas āķis. Tad šīs īstenībā, šī ir rakstvieta, ko ļoti bieži citē mācītājs laulību ceremonijās. Bet īstenībā bišķi garām, ne? Nu, kinda. Nav garām. Nē, jā un nē. Nav garām. Tas ir par agape. Bet tad, kad divi laulājās, tas nav, nav doma par agapi tieši. Nu, kad divi laulājās, viņiem tur ir gan veidosies tūlīt storge, gan viņiem tur ir eros uzplūdums, gan iespējams tas ir viss sācies ar filios, kad kā laba draudzība. Bet agape ir arī vajadzīga ģimenē. Nē, nu labi, jā, bet tu saprati to domu. Es sapratu to domu. Jā, jo tu pat viņu lieto. Jā, nevienmēr, bet noteikti. Ir cits, bet ir tās dažs standarts, bet tur īstenībā visās ir pa agapi. Lielākoties, ja tas... Lielākoties. Nu, jo tā ir tas, uz ko Dievs aicina. Jā. Tā, jau ne? Skaidrs, ka Dievs jau saka, viņš ir tā reāli, jo visas tās mīlestības veids Dievs ir radījis. Tas arī jāsaprot. Ka nav kaut kā viena sliktāka un otra labāka. Nē, visas ir labas, bet ir tā augstākā, uz ko mēs esam aicināti. Un jā, tas ir tāds ikdienas izaicinājums. Pietiek? Ir labi. Ir ko padomāt. Jā. Pašam ir ko padomāt. Atkal. Nē, tas jau tikai šis podcasts tikai tam. Bet laikam paldies, ka noklausījies vai noskatījies. Jā. Un ja tev rodās kāds jautājums pēc šī, vai kāds arguments, vai kaut kāda korekcija, mums ir WhatsApp grupa, kur var ierakstīt. Tagad arī zem... Gan Spotifyā var ierakstīt komentārus, gan tagad arī YouTube var ierakstīt komentārus. Nu rakstiet, vai mēs lasīsim, es nezinu. Ja būs labs komentārs, labs pēdiņās, tas nebūs kaut kāds bezsakars, tad jā, droši vien ņemsim vērā, jo nebūs tā, ka uzreiz būs miljoniem komentāru, bet jā, kaut kā tā, es nezinu, ko tur vēl vairs. Pateikt. Nē, pietiek. Izvēlēties mīlēt. Jā, un ja jums ir kāda doma par tēmu, ko jūs gribētu, lai mēs papētam pavienkāršo dziļāk, tad jā. Un šis bija podcasts pavienkāršo. Ar mācītāju. Tev jāsaka tā puse. Ar mācītāju. Pavienkāršo? Ar mācītāju. Vai čau, viss. Čau.